iekšējās atsauces pievienošana dokumentam. Ja mūsu darbā ir tabulas, attēli un tam līdzīgi, tad pilnīgi noteikti darbā būtu jābūt atsaucēm uz šiem objektiem. Kā to pievienot? Parasti tekstā tiek rakstīti apmēram sekojoši vārdi, skatīt, tabulu tādu un tādu. Šajā gadījumā ievietosim atsauci uz šo te pašu tabulu, kur redzam 1.1. Tātad, lai ieliet atsauci, dodamies referents, atsaušu jautājumu, visu atsaušu lietas, un šajā brīdī mums interesē atsaušas tips, kurš ir cross-referents. Ir latviešu būtu iekšējā vai šķērs atsauci uz kaut ko, kas ir mūsu dokumentā. Iegūstam šādu logu, jāizdara 3 soļi. Pirmkārt, jāizvēlās referents tips. Tādā pirmajā tuvinājumā mums ir iespēja veikt atsauci uz jebko, uzsvaru, jebko, kas mūsu dokumentā bija sanumurēts, vai tie būtu virsraksti vai kādas atsevišķas rinkopes, jebkas. Otrkārt, mēs varam atrast daudz dažādu papildu lietas, kurām varētu likt atsaucis uz virsrakstiem, atsevišķi atlasot virsrakstus, uz tabulām, kas ir tieši tas, ko mums vajag, respektīvi parakstu labelīšiem. Otrkārt, atlasām tagad viņās visas tabulas, tas ir šeit tiek atlasīts visas tabulas, izvēlamies to, kas mums ir aktuāli, šo pašu vienīgumu, un visbeidzot izvēlamies, ko tieši mēs ieliksim kā atsauci. Šajā gadījumā izvēlēšos tikai labelu numuru un insertu. Kā redzam, ļoti veiksmīgi dokumentā šeit šī atsauce tiek ievietot. Papildus varam pievienot klāt arī, piemēram, atsauci uz lapas puses numuru, page number, insert. Tiek ievietot lapas puses numurs, kurā šī tabula atrodas. Droši vien mazliet ir jāsagatavo, jāpalabo teksts, atbilstoši latviešu valodas gramatikas likumiem, bet tas ir izdarāms. Akurāti, precīzi, nekādu ārkārtīgi lielu problēmu šajā lietā nevajadzētu būt. Pozitīvā lieta visā šajā lietā ir šāda, ka šie te, ko mēs ievietojam, ir lauki, kas nozīmē, ka šie lauku vērtības atjauno. Automātiski droši vien, ka ne. Jums vajadzēs nospiest 8 F9, lai atjaunot šo lauku vērtības, ja gadījumā jūsu dokumentā ir kaut kas nebūtu izmainījies. Paldies!